Sveiciens visiem podkāstu skatītājiem un klausītājiem. Šī ir OneTimer trešā epizode, un mans vārds ir Skotiņš ar mani kopā, protams, Artūrs Apškāns. Sveiks! Jā, čau visiem, kas klausās trešo OneTimer podkāstu epizodi. Ja iepriekšējos divos podkāstos runājām gandrīz tikai par U20 pasaules čempionātu, tad tas nu ir noslēdzies, un šajā podkāstā pieķersimies klāt arī citām tēmām. Par čempioniem ir kļuvuši Zviedri. Kas tev vēl īsi sakāms par U20 pasaules čempionātu? Jā, nu īsumā runājot par U20, tad Latvija zaudēja čempioniem. Ja mēs, tad, kad mēs ierakstījām iepriekšējo epizodi, bija priekšā vēl spēle pret Zviedriju. Diemžēl nesanāca viņus uzvarēt. Zviedri beigās jau parādīja tālāk, ka viņi ir spēcīga komanda un viņi tiešām bija nopelnījuši to zeltu. Viņiem sastāvā ir 17 NHL spēlētāji un galvenais līderis, kas viņiem ir Ivars Stenbergs. Ja viņam kopumā turnīrā 10 punkti, tā kā Zviedri nopelnīja to zeltu. Malači. Jā, pilnīgi piekrītu. Zviedri bija labākā izlases turnīrā. To viņi arī pierādīja zelta spēlē, jeb finālā, un kļuva par čempioniem. Trešo reizi vēsturē un pirmo kopš 2012. gada. Starp citu, tuvojas drafts, līdz tam atlikuši vēl tikai pāris mēneši, un kā divi galvenie kandidāti uz pirmo vietu draftā tiek minēti Gavins Makena un Ivars Stenbergs. Kā tev šķiet, kurš tiks izvēlēts ar pirmo izvēli un kurš no viņiem ir labāks? Kurš sevi labāk parādīja U20 čempionātā? Nu, manuprāt, viņi ir vienlīdzīgi, bet tādā meistarības ziņā, ja skatāmies, abi divi ir izcēlušies savās izlasēs. Bet, ja jāsalīdzina, kurš ir labāks, tad, manuprāt, tas ir Ivars Stenbergs. Jo, manuprāt, arī to visu labāk padara tas, kad viņš ir zelta īpašnieks, zelta medaļas īpašnieks. Un Makena, manuprāt, tas turnīrs, kā arī iepriekšējās epizodēs teicu, ka nebija tik veiksmīgs arī spēlē pret Latviju. Kanādiešiem ir daudz tie uzbrucēji, kas uzbruk, un Makena bija viens no tiem, bet Stenbergam es dotu priekšroku. Un tad es domāju, ka viņš varētu tikt draftēts kā pirmais. Jā, es tev pilnībā piekrītu. Abi ir, protams, ir milzīgi talanti. Par Makenu runāju ļoti ilgi, par Stenbergu skaļāk tika runāts tieši šogad, jo viņš, protams, ir ļoti rezultatīvs Frolundas sastāvā, bet šajā turnīrā, manuprāt, tieši Stenbergs sevi parādīja labāk, kamēr Makena, protams, viņš bija ļoti rezultatīvs. Starp rezultatīvākajiem visā turnīrā, ja nemaldos, viņam beigās bija 14 rezultatīvitātes punkti, bet tieši spēles ziņā man likās, ka viņš īsti nav gatavs spēlēt NHL. Protams, viņš ir milzīgs talants, bet NHL viņš pilnīgi noteikti nav gatavs. Un es domāju, ka arī pēc drafta viņš vēl nespēlēs NHL, bet turpinās spēlēt NCAA. Jā, es arī tāpat domāju, ka Stenbergam ir lielākas iespējamības tikt NHL pirmajam. Labi, tam U20 pasaules čempionātam īsi izgājām cauri. Tagad varam ķerties klāt Latvijas Olimpisko spēļu sastāvam. Arī Svītoņš aizvadītajā nedēļā to paziņoja. Protams, hokeja fani to ļoti ilgi gaidīja, arī mēs pilnīgi noteikti, un beidzot tas tika paziņots. Kas bija tavi lielākie pārsteigumi par kāda iekļaušanu vai tieši pretēji neiekļaušanu sastāvā? Man precīzi ir tieši tādi 3 pārsteigumi. Viens spēlētājs, kuru neiekļāva sastāvā, kur es biju prognozējis, un 2, kurus iekļāva. Tātad, manuprāt, Mikam Indražam bija jābūt olimpiādē. Es biju pārsteigts, ka viņš netika paņemts. Protams, ir skaidrs, kāpēc viņš netika paņemts, ja mēs runājam par klubu, kurā viņš spēlē. Viņam tāds klubs šajā sezonā nebija. Grūti bija atrast jaunu klubu. Atrada, bet pavēlu. Un Smirnovs arī, manuprāt, bija jāpaņem, jo viņš pārbaudas turnīros, tad, kad brauc ar Latvijas izlases spēlēt pārbaudas spēlēs, viņš bija tas vienīgais spēlētājs vairākās spēlēs, kurš vai nu guva vienīgos vārtus, vai ne visaktīvāk gāja uzbrukumā. Nu, tad, protams, tika paņemts Mateiko ar Vilmanu, ko es nebiju gaidījis. Protams, mēs daudz esam runājuši par Mateiko, ka viņš varētu spēlēt lielajā izlasē. Man liekas, šajā podkāstā arī kaut kad iepriekšējās epizodēs, bet neticēju, ka viņš tiks uz olimpiādu.
Es domāju, ka viņam būtu jāsāk tad ar parasto čempionātu sev pierādīt. Bet nu, Vitoļņš izvēlējās iekļūt sastāvā no Teiko, un tas man ir tā kā lielākais pārsteigums. Lielāks pārsteigums pa Vilmanu pat. Kad viņam cerams, ka būs iespēja sev pierādīt. Cerams, ka viņam tiks uzticēta tā loma, jo tad viņš varēs, manuprāt, vairāk attīstīties laukumā. Par Vilmaņa iekļaušanu es nebiju pārsteigts pilnīgi nemaz. Es gaidīju, ka viņš tiks iekļauts. Šī viņam ir ļoti laba Jā. sezona. Viens no rezultatīvākajiem AHL komandā. Un cik tad mums ir tie hokeisti, kas top līgās spēlējot ar vienu no rezultatīvākajiem savā komandā? Viens no līderiem. Viņš ir Šarlotas Čekers komandā. Par Mateiko es gan biju diezgan pārsteigts, bet mani priecē tas, ka Harijs Vitoļņš beidzot ir drosmīgāks savos lēmumos. Viņš vairs nebaidās ņemt spēlētājus, kurus viņš nav redzējis īsti, kurus viņš nav pārbaudījis. Un par to man ir tiešām liels prieks, ka viņš ir gatavs, teiksim tā, nedaudz riskēt, ņemot nepārbaudītus spēlētājus. Es arī biju gaidījis, ka Indrašs tiks iekļauts, bet viņa neiekļaušanai ir savi iemesli. Sezonu Čehijā viņš iesāka ļoti neveiksmīgi. Ja nemaldos, viņam pat nebija neviens rezultatīvs punkts, vai bija 1 vai 2. Bet man šķiet, ka nebija pat neviens. Ilgāks periods bez punktiem. Ļoti ilgi viņam nesanāca tos pirmos punktus dabūt, atceros. Un tādā pašā gadījumā viņš atrada klubu, bet tā ir Slovākijas ekstralīgas pastarīte. Tāpēc par viņa neiekļaušanu sastāvā es īsti neesmu pārsteigts. Es vairāk esmu pārsteigts par Ravinska neiekļaušanu, jo viņš ļoti labi sev parādīja iepriekšējā čempionātā. Bija arī viens no līderiem izlasē. Vitoļņš viņam uzticējās, bet uz Olimpiskajām spēlēm viņš nepaņem Ravinski. Tas mani nedaudz pārsteidz. Mateiko, protams, arī ir labs, bet es biju gaidījis Ravinski izlases sastāvā. Vēl, protams, mēs vēl neesam pieminējuši vienu hokeistu, kurš iepriekš ir bijis viens no izlases līderiem, un pilnīgi noteikti vēl arī tāds būs gaidāmajos čempionātos. Pat viņam iekļaut sastāvā uz Olimpiskajām spēlēm, tas ir Rihards Bukarts. Spēlē vienā komandā ar Indrašu, bet ja Indrašis vismaz aizvadīja vairākas spēles Čehijas ekstralīgā, tad Rihards Bukarts klubu atrada tikai pašās gada beigās, pievienojoties tam pašam klubam, kuram Indrašs. Jā, es dzirdēju tādu informāciju, kāpēc netika paņemts Indrašs ar Bukartu, jo viņi atrada klubu drusku vēlāk nekā tika pieņemts tas lēmums par kopējo sastāvu. 28. decembrī bija jau zināms tas sastāvs, un Indrašs atrada klubu drusku vēlāk pēc tā. Kad tur tā problēma, es noklausījos interviju ar Vitoļņu, kas bija Latvijas televīzijā, ka viņš tur arī teica, ka viņš uzticās spēlētājiem, kuriem ir liela loma klubā, un Indrašam ar Bukartu nebija šajā sezonā tik liela uzticība kā citiem. Jā, pilnībā piekrītu. Un mēs arī abi esam salikuši Latvijas izlases maiņas no nosauktā sastāva. Ļaušu tev pirmajam nosaukt savas maiņas. Ok, tātad pirmais vārdsargs, kuru es likšu vārtos, ir, protams, Artūrs Šilovs, ko es daudz esmu stāstījis. Viņš, manuprāt, ir pirmais numurs tagad, ja salīdzinām tos visus 3 vārdsargus, kas mums būs olimpiādē. Šilovam vislielākā uzticība ir Pitsburgā. Un tāpēc, es domāju, viņš arī sāks turnīru, ja pat arī Merzlikins tiks iesaistīts. Tad pirmajā maiņā uzbrukumā Balcers, Ločmelis ar Girgensonu. Šie ir 3 uzbrucēji pirmajā maiņā, kurus es lieku. Balcers tāpēc, ka viņš Cīrihā ir ļoti meistarīgs spēlētājs, kurš ir viens no top līderiem klubā, tad, kad viņš ir vesels. Ločmelis ir pierādījis sevi čempionātā, iegūs, manuprāt, ir pietiekami lielu uzticību no Harija Vitoļņa, lai varētu olimpiādē arī paspēlēt pirmajā maiņā. Un Girgensons, protams, NHL spēlētājs. Tampā spēlē regulāro sezonu visu laiku. Ļoti labi nospēlēja no traumas, tā kā viņš tāds spēku uzbrucējs, tāpēc es viņu lieku pirmajā maiņā. Un aizsardzībā Balīnskis ar Rubīnu. Balīnskis 2-kārtais Stanley Kausa čempions, un Rubīns ir bronzas vārtu autors. No traumas viņam ir izdevies izveseļoties, kā zināms, tad viņš varēs palīdzēt, un tāpēc pirmajā maiņā es viņu ieliku. Otrā maiņa ir Abols, Bļugers un Traumaks uzbrukumā.
Un aizsardzībā es gribētu redzēt Albertu Šmitu. Kāpēc viņu liek otrajā maijā? Tāpēc, ka viņš ļoti labi sev pierāda 2020 čempionātā, manuprāt, izcēlās ar to, ka viņš ir aizsargs, kas iet uzbrukumos un paskatījos ar viņu statistiku Jukuritā, kā viņam iet tur. Arī viņš tiek pie lomas tajā komandā, savā klubā. Viņam ir šajā sezonā 12 punkti aizdītās 29 spēlēs. Es domāju, ka viņš vēl uzlabosies līdz olimpiādai. Un tad otrs aizsargs ir Zīle. Zīlē visu laiku spēcīgs šķēliens ir bijis no zilās līnijas kā aizsargam. Un arī aizsardzībā viņš vienmēr ir gatavs sevi upurēt, bloķē metienus. Tāpēc, domāju, viņam jāspēlē otrajā maiņā. Trešais uzbrucēja trīnieks ir Daugaviņš, Mateiko un Ziekals. Daugaviņu es negribēju likt 4. maiņā, jo viņš ir komandas kapteinis. Un viņam tā pieredze olimpiādē ir. Mateiko, domāju, viņš varētu ļoti labi spēlēt 3. maiņā, nevis 4. Cerams, ka viņam tiks dota tā uzticība, un ja Vitoļņš mēģinās viņam uzticēties, tad, manuprāt, viņam iebūtu 3. maiņā. Un Ziekals. Tad trešais uzbrucējs ir Ziekals 3. maiņā. Aizsardzībā Mamčičs ar Jaku. Ar Jāni Jaku. Un tad 4. maiņā ir Vilmanis, Batņa un Haralds Egle. Aizsardzībā Cibūskis ar Ralfu Freibergu. Šīs ir manas 4 maiņas. Manuprāt, Elsmers Zikins būs izlasē 3. vārdsargs, ja runājam par vārdsargiem. Jo paskatījos, kā viņam iet ar statistiku NHL tagad Kolumbusā, ir traki. Viņam nav vairāk uzticība, un uzticība visvairāk ir Šilovam, manuprāt, no visiem mūsu vārdsargiem. Kad tas ir par manu sastāvu. Tavā sastāvā bija pāris lietas, par ko es pabrīnījos. Viena no tām, ka tu esi Par gatavs kurām? Mežģikinu likt kā 3. vārdsargu, un arī par to, ka tu Daugaviņam liksi spēlēt centrā. Un 2. maiņā liksi gan Bļugeru, gan Ābolu, kur ir, protams, ļoti Daugaviņas labi esmu ielicis iemetienus. kreisajā malā. Daugaviņas esmu ielicis kreisajā malā. Kur tad centrā? Mateiko es jauks centrā. Ko es īsti nebiju ievērojis, ka viņš arī centrā spēlē. Jā, redzēsim, kā tur būs olimpiādē. Labi, tagad es nosaukšu savas saliktās maiņas. Pirmā maiņa - Balcers, Ābols, Traumaks. Šo maiņu redzējām jau iepriekšējā pasaules čempionātā. Ļoti labi izskatījās kopā šie T3 hokeisti. Balceram ar Ābolu jau ir izveidojusies tāda saikne jau gadu garumā. Ļoti daudz ir spēlējuši kopā, un Traumaks pilnīgi noteikti var dot daudz šai maiņai, kā uzbrucējs, kurš ļoti daudz gūst vārtus un ir ļoti rezultatīvs, ļoti aktīvi iesaistās divcīņās un ir ļoti meistarīgs. Otrā maiņa - Girgensons, Bļūgers, Daugaviņš. Vītoņš jau ir pateicis, ka Girgensonu viņš netaisās likt zemāk par pirmajām 2 maiņām, tāpēc es viņu lieku 2. maiņā kopā ar Teodoru Bļūgeru un Kasparu Daugaviņu. Daugaviņu es liktu 2. maiņā, jo varbūt viņš vairs nevar būt tik fiziski aktīvs, bet šie 2 spēlētāji, ar kuriem viņš spēlēs, tie ir NHL hokeisti. Turklāt ļoti stabili NHL hokeisti, un Girgensons šo sezonu spēlēja ļoti labi. Tāpēc, manuprāt, šī maiņa varētu strādāt ļoti labi, jo Girgensons un Bļūgers varētu kompensēt Daugaviņa nelielo, teiksim tā, mazāku fizisku aktivitāti tieši uz laukuma. Jo viņš savā vecumā, protams, vairs nespēja būt tik aktīvs kā šie 2 spēlētāji, kur spēlē NHL. Trešā maiņa - Vilmanis, Vočmelis, Dzierkals. Vilmans un Vočmelis ļoti daudz spēlējuši kopā junioru izlasēs, Lolojā U20 komandā Zviedrijā. Arī jaunākās vecuma grupās viņi spēlējuši kopā tieši Lolojā komandā, un Dzierkals šo sezonu spēlē ļoti rezultatīvi Prāgas Sparta komandā tieši IHF Čempionu līgā un arī diezgan labi spēlē Čehijas ekstralīgā. Tāpēc, manuprāt, šī maiņa varētu izskatīties ļoti labi, jo Vilmanim un Vočmelim ir ļoti laba savstarpējā ķīmija. Abi ir ļoti meistarīgi, un Dzierkals, protams, Āloša izlasē ir bijis viens no līderiem. 4. maiņa - Krastenbergs, Batņa un Egle. Šī varētu būt ļoti laba 4. maiņa. Batņa, protams, ļoti agresīvs, Egle, kurš
Var abi nospēlēt gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, un Krastenbergs, kurš šo sezonu ir ļoti rezultatīvs Čehijas ekstralīgā, un kā 13 uzbrucējs liktu Robertu Bukartu. Jo kāpēc Vītoņš viņu paņēma? Priekš būvīšiem un arī priekš skaitliskā vairākuma, es tā domāju, jo nav izlasē daudz uzbrucēju vai vispār spēlētāju ar labo no visas atvērienu. Un Matejko es liktu rezervē. Ejam tālāk pie aizsargiem. Pirmais pāris - Rubīns Balīnskis. Šie aizsargi ir iepriekš spēlējuši kopā, un, manuprāt, ir tie divi vadošie Latvijas izlases aizsargi, kas viņus liktu kopā pirmajā aizsargu pārī. Otrais pāris - Zīle Jaks. Zīle ļoti labs aizsardzībā, ļoti stabils aizsargs. Ilgus gadus ir viens no izlases balstiem tieši aizsardzībā, un Jānis Jaks, kurš mēdz pieslēgties uzbrukumam, tāpēc viņam vajag blakus kādu aizsardzības tipu aizsargu, un Zīle pilnīgi noteikti tāds ir. Un trešajā pārī ieslēgtu Freibergu un Šmitu. Šmits, tāpat kā Jaks, viņam patīk pieslēgties uzbrukumam, patīk iesaistīties uzbrukuma veidošanā, patīk ļoti aktīvi palīdzēt uzbrucējiem ar vārtu gūšanu, ar momentu veidošanu, un viņam blakus vajag kādu aizsardzības tipu aizsargu, un Freibergs tāds ir. Lai gan savos jaunības gados Freibergs arī, protams, bija uzbrukuma tipa aizsargs. Un 2014. gada Olimpiskajās spēlēs viņš arī bija vairākuma aizsargs Latvijas izlasē. Kā septīto aizsargu es pieteiktu mačam Robertu Māmčicu. Čehijas ekstralīgā spēlēja diezgan labi, un Cibuļski es liktu rezervē. Ja runājam par vārtsargu situāciju, tad Šilovu es liktu kā pirmo vārtsargu, kā otro es liktu Elvi. Par viņu situāciju parunāsim podkāstu turpinājumā, un kā trešo es liktu Kristaru Gudļevski. Vēl ko es gribēju Jā, pateikt, manuprāt, es esmu diezgan pārsteigts par to, ka tu Jaku neliki spēles pieteikumā neiekļāvi, veidojot maiņas. es viņu ieliku trešajā maiņā, Jaku, kopā ar Mamčuču. Tad es nepiefiksēju. Trešajā vietnējumā es viņu ieliku. Vēl ko es gribēju pateikt par Albertu Šmitu. Ja viņš aizvadīs kādu spēli, viņš kļūs par jaunāko olimpieti Latvijas hokeja izlases sastāvā. Ja debitēs pret Jā. ASV, viņš būs debitējis 18 gadu, 2 mēnešu un 10 dienu vecumā. Šobrīd rekordists ir Zengus Girgensons, kurš izlasē Olimpiskajās spēlēs debitēja 20 gadu, 1 mēnešu un 7 dienu vecumā. Tātad Alberts Šmits ir gandrīz par 2 gadiem jaunāks. Un redzam, kādu lomu viņš jau šobrīd spēlē Somijas līgā, un cik labi viņš nospēlēja U20 pasaules čempionātā, tāpēc ir skaidri redzams, kāpēc viņam prognozēt, ka augstu vietu gaidāmajā draftā. Jā, manuprāt, runājot par Albertu Šmitu, viņam vislielākais paldies būtu jāsaka Jukurit galvenajam trenerim. Bija arī intervija ar Jukuri galveno treneru, un viņš tur ir pateicis, ka viņš mēģina viņu virzīt augstāk hokeja karjerā. Un tas, domāju, ļoti labi viņam palīdzēs Olimpiādē un tālāk ar NHL. U20 čempionāts, kurš Latvijai neizdevās tā kā gribējām, bet Alberts Šmits nospēlēja tur labi. Es domāju, ka viņš varētu pacīnīties par vietu Olimpiādē. Tāpēc viņu arī ieliku otrajā maiņā. Iespējams, viņš nespēlēs otrajā maiņā, bet es gribētu redzēt, ka viņš tiek pie lomas un izceļas Olimpiādē. Tas būtu lieliski. Es arī ceru, ka Šmits spēlēs daudz, jo viņam ir daudz ko parādīt. Un, ja viņš sevi labi parādīs Olimpiādē kopā ar pasaulē labākajiem hokejistiem, tas var arī palīdzēt gaidāmajā draftā. Komandas uz viņu var augstāk skatīties, vērtēt augstāk un arī nodraftēt augstāk. Viņa galvenais konkurents, ja mēs runājam tieši par aizsargiem, visticamāk ir Verhefs, bet viņš, protams, nav pat tuvu tam, lai iekļūtu Kanādas izlases sastāvā uz Olimpiskajām spēlēm. Vismaz pagaidām, pēc pāris gadiem var būt, kas to zina. Bet, Mitam, manuprāt, liela tāda uzmanība pašlaik ir ļoti tāda vērsta no līdzstājiem, gan no visiem skautiem, kad cerams, ka viņiem izdosies ar to tik galā un ļoti labi nostartēt Olimpiādē. jā,
Cerēsim. Un tagad ejam tālāk pie Elija Mērzliekina situācijas. Jau šajā sezonā spēlējis ļoti maz, un, kad spēlējis, tad spēlējis diezgan neveiksmīgi. Šo sezonu viņam 14 spēles, 87,7% atvairīt metienu, kamēr Grīvsama 30 spēlēs vidēji 90,7% atvairīt metienu. Bet nav jau tā, ka Mērzliekins būtu tik slikts vārdsargs, bet tīpaši vārdsargam tas ir svarīgi. Ja viņš netiek spēlēt, tad viņš nevar uzņemt spēļu praksi. Un, ja nevar uzņemt spēļu praksi, tad ir grūti demonstrēt labu sniegumu. Kā jau teicu, tīpaši tas ir redzams vārdsargiem, jo vārdsargiem vajag spēlēt bieži, lai viņi varētu rādīt savu labāko sniegumu. Jau uz to nespēja. Iepriekšējās 8 spēlēs pēc kārtas palicis uz rezervistu soliņa, bet šonakt viņš visticamāk spēlēs pret Colorado Avalanche. Nu, šonakt viņam neklāsies viegli pret tādu komandu ar Makino un Makaru un pārējām zvaigznēm. Bet vēl kas interesanti, kas parāda trenera neusticību Elvim, tātad 3. un 4. janvārī Blue Jackets aizvadīja tā saucamās back-to-back jeb sapārotās spēles. Un visbiežāk ir tā, ka vienā spēlē vārtu sargā viens vārdsargs, arī komandās, kur ir ļoti izteikts pirmais numurs, un nākamajā spēlē vārtu sargā otrs vārdsargs, bet Blue Jackets galvenais treneris izlēma šajā spēlē vārdsargus nemainīt. Abās spēlēs vārtu sargāja Grīvs, un Elvim netika dot iespēju. Tas, manuprāt, kā jūs teicat, parāda to trenera neusticību Elvim. Jā, manuprāt, par Mērzlikinu, ja mēs runājam, tad jā, slikti tas, ka viņš ielaida vidēji 4 ripas vārtos ielaiž. Un bija kaut kāds brīdis viņam, ka viņš bija saslimis, un, manuprāt, tad arī tika dot uzticību tam Grīvzam. Un tas, manuprāt, bija tas atslēgas moments, kāpēc Mērzlikins to uzticību pazaudēja. Un uz Olimpiādas puses tas galīgi noteikti nav labi, un pret Colorado viņam būs grūti. Colorado ir tas klubs tieši tagad NHL, kurš iet uz Stanley Kausu regulārajā sezonā skatoties. Tur Makinons, jā, kā teica, Makārs un pārējie spēlētāji, viņi ir ļoti jaudīga komanda. Un vārdsargu līnija ar viņiem ir jaudīgāka Colorado. Jā, kas interesanti, nedaudz novirzoties no tēmas par Elvi, tad Colorado 2 ļoti labi kanādiešu vārdsargi, Vedžots un Blackwoods. atgādni. Jā, tieši tā. Un Avalanche pamatvārdsargs, kurš šo sezonu spēlē ļoti labi, netika paņemts uz Olimpiskajām spēlēm. Tas mani nedaudz pārsteidz, bet tagad atgriežamies pie Elvija situācijas. Nu, es ceru, ka viņš drīzumā tiks aizmainīts, jo ir grūti atrast variantus, ko viņš var darīt Kolumbusā. Ja treneris viņam neusticas, nu, tad ir slikti vienkārši. Kurā klubā tu gribētu redzēt Mērzlikinu, ja viņš tiek aizmainīts? Labs jautājums. Es kaut kad dzirdēju runas par Carolinas Hurricanes. Nu, tas būtu pilnīgi noteikti ļoti labi. Un, ja viņš spēlētu Hurricanes, tad visticamāk viņam arī būtu liela loma. Jo neviens klubs, klubā varētu būt. Jo neviena komanda nav gatava ņemt vārdsargu ar tādu līgumu, ja viņi negrasās viņam dot lielu spēles laiku. Tāpēc es ceru, ka viņš nonāks Hurricanes. Tas pilnīgi noteikti būtu ļoti labi. Bet pa lielam galvenais ir nonākt citā komandā, kur viņam uzticēsies, kur viņam dos spēlēt, jo Kolumbusā viņš šobrīd netiek pie spēles laika gandrīz vispār. Jā, tā ir problēma. Es biju dzirdējis, ka viņš iespējams, ja tiks aizmainīts, tad nonāks Edmontonā vai Ņūdžersijā. Es viņu gribētu redzēt Edmontonā. Tur, es domāju, viņš arī tiktu pie tādas labas spēlēšanas, un arī viņam būtu drošībā tos, kad uzbrukumā ir tādi līderi, tur McDavids ar Draisaitu. Es domāju, viņš tur labi iedarētos, bet Kolumbusā viņam noteikti nevajag palikt. Nākotnē, es domāju, viņš būs prom no turienes. Viņam šogad līgums beidzās, vai ne? Līdz 26. gadam. Nākamgad. Vēl viens gads viņam ir, neskaitot šo sezonu. Bet viņš jau var tikt aiztraidots, vai ne? Pilnīgi noteikti, jā. Ne, tieši tā, ka varbūt tas notiks kaut kad. Un cerēsim. Bet uz Edmontonu viņš diezin vai tiks aizmainīts. Jo Edmontona jau ir atradusi savu vārdsargu, tā kā uz turieni viņš diezin vai dosies. Nu, ja Džeriju viņu vienīgi neizdomā aizmainīt atkal.
Viņam trauma vai ne Džerijam tur. Tagad Ingrams tur paņēma lomu Edmontonā, Teikšu vai ne? atklāti, nezinu. Es pasakoju drusku līdzi, tad es redzēju, ka viņi Ingramam tagad uzticēs. Tad tur mēs Zikinam vieta nebūtu, jā. Pašlaik, ja skatāmies. Vēl viena vietas, kuru mēs Vikins varētu doties - Ottavas Senators. Ulmarks pēdējā laikā Jā, nav spēlējis Ulmārkas sešās skandāls. spēlēs. Sešas spēles ir palicis ārpus spēles pieteikuma, kā vēst komanda tāda personīgu iemeslu dēļ, bet tās baumas ir diezgan interesantas. Un, Daudz un dažādas. ja tās apstiprināsies, nu tad viņi visticamāk meklēs jaunu vārdsargu. Un varbūt tad būs jāpārbūvē visa franšīze, jo tās baumas ir tādas interesantas, teiksim tā. Tā kā tā ir vēl viena Jā. vieta, uz kuru jau es varētu doties. Galvenais, lai uz San Jose neiet, bet pārējie klubi, man liekas, ka darētu tā kopumā. Es kaut gan tam labāk Sanktpēterburgā nekā Kolumbusā, kur viņš vispār netiek pie spēles laika. Tā kā Nu, varbūt varbūt, tas jā. arī Jā. nebūtu tā. Jo Sanktpēterburgā Varbūt viņš šobrīd pacelt San Jose. Spēle labāk San, palikt, varbūt. Jā. Sanktpēterburgā šobrīd iet uz augšu. Viņiem savam brīdī kā spēlē. Trešais rezultatīvākais visā Jā. Nacionālajā hokeja līgā, iekļauts Olimpiskajā sastāvā Kanādas izlasē. Viņš ir ļoti labs. Vēl Smits, vēl pāris līderi. Nu, Šarks šobrīd atrodas augšupējā. Pilnīgi noteikti tuvākajās sezonās viņi būs viena no top komandām, ja saglabās visus savus līderus. Un nav iemesla, lai viņi nesaglabātu. Komandai Jā, ja ķīmija San ir Jose izveidojusi. ja ies visu pēc plāna, kad viņi attīstos jaunos talantus, un viens no tiem ir Brīnī, kā tu pieminēji, tad noteikti es domāju, ka tā komanda varētu iet augstāk un playoffs mēs pirmajā kārtā varētu paspēlēt. Tas būtu interesanti un padarītu to NHL interesantāku, manuprāt. Pilnīgi noteikti, jā. Smits, sev brīnīt iespēlētājs var pacelt Šarks citā līmenī. Vēl pāris nesen nodraftētie, kuriem tā loma vēl pagaidām nav tik liela. Tie būs tie Šarks līderi tuvākajos gados, un, manuprāt, tā nav nemaz tik slikta komanda, kurā nonākt. Viņi jau šajā sezonā Es slikti nespēlēs nekā viņa slikti. nav noteikti. Jā. Iepriekšējās sezonās tur bija diezgan katastrofāls sniegums komandas izpildījumā, bet šajā sezonā viņi spēlēja tiešām labi. Tāpēc, kā jau teicu, manuprāt, tā nebūtu sliktākā vieta, kur nonākt. Un Šarks, tie vārdsargi nav izcili, tāpēc Meģislikinam es domāju, ka tur neiet nemaz slikti. Nu, labi, viņi ir draftējuši Ravensbergenu, kurš tuvākajos gados, ticamāk, ienāks NHL. Bet līdz tam vēl ir kāds laiciņš, un Meržģīkins šobrīd ir savos labākajos gados, teorētiski. Mēs runājam par viņu vecumu, 31 gads viņam ir, un vārdsargam tie ir labākie gadi hokejā. Tāpēc varbūt tiešām nebūtu slikti, ja viņš nonāktu Šarks. Ja San Jose tagad ir 19. vietā, ja skatās līgas kopvērtējumu. Viņiem ir 47 punkti. Viņi ir aiz Floridas pašlaik, aiz divkārtējiem Stanley Kausa čempioniem. Galvenais viņiem noturēt to sezonas sākumu, tad viss kārtībā būs viņa attīstībā. Jā, pilnīgi noteikti. Būtu interesanti, ja viņi iekļautu, nevis iekļautu, bet iekļūtu Stanley Kausa izcīņā. Tas būtu tiešām interesanti. Iepriekšējā sezonas pilnīgākajā pagrabā. Un, Jā. ja viņš šogad iekļūtu jau playoffs, tas būtu kaut kas. Aizvadītajā nedēļā ne tikai tika nosaukts Latvijas izlases sastāvs, bet vēl pāris lietas notika, kas nav tik lielas kā Latvijas izlases sastāvā nosaukšana, bet pāris interesantas lietas gan ir par ko parunāt. Olivers Mūrnieks no 2027. un 28. gada sezonas spēlēs NCAA. Kas tev par šo sakāms? Tas ir, manuprāt, ļoti labi, kad viņš no Latvijas līgas, no Mogo, tagad pēc šī U20 čempionāta spēlēs NCAA. Es noteikti plānoju, ka viņš varētu nākotnē arī mēģināt tikt lielajā izlasē. Un es domāju, viņam ir iespējas, tā kā Mateiko un Vilmanim nākotnē spēlēt izlasē, ka ja viņš tiek uz Kanādu, tad tas ir ļoti labi. Un Mūrnieka spēles dzīvē arī esmu redzējis vienu reizi.
Viņš ir ļoti ātrs un viņš ir mūsu vecumā gandrīz vai. Tas jau ir ļoti labs rādītājs, manuprāt, ka tādā agrā vecumā tu tiec U20 sastāvā un spēlē tādā sarežģītā grupā, kas mums bija pagājušajā čempionātā. Es domāju, ka viņam arī viss sanāks. Galvenais, lai viņam tajā NCAA viss iesākās labi, un tā jau viss būs ok. Nedaudz palpošu tevi, viņš jau šogad spēlēja Kanādā, kā Vebi, kas Ja? Ja? junioru hokeja līgā. 3 Nu plus jā, 10, 23 spēlēs. Un jā, es sajaucu, sorry, sajaucu. Pagājušajā sezonā tas bija tad, kad es gāju skatīties. Jā, šajā sezonā ne. Un ļoti labi, ka tika pieņemts likums, ka spēlētāji, kas spēlējuši Kanādas junioru līgā, šobrīd var spēlēt arī NCAA, jo iepriekš tas nebija atļauts. Šobrīd spēlētāji to var darīt, tāpēc arī NCAA līmenis šobrīd ir ļoti augsts. Vairāk spēlētāji no Kanādas junioru līgām arī uz turieni dodas. Tas pats Makēna, Martons un tie ir tikai daži spēlētāji no tiem, kas dodas uz NCAA. Un tā ir līga, uz kuru masveidā šobrīd dodas spēlētāji, kas ir topu līmenī, tieši juniori. Vēl viens spēlētājs, kas dosies uz NCAA, tas ir Leonards Feldbergs. Bet atšķirībā no Mūrnieka, kurš to darīs pēc 2 gadiem, Feldbergs to darīs jau pēc šīs sezonas. Feldbergs ļoti labi sev parādīja iepriekšējā U20 pasaules čempionātā. Šajā sezonā spēlēja Quebekas junioru līgā, tāpat kā Mūrnieks. Un cerēsim, ka viņam izdosies demonstrēt labu sniegumu NCAA nākamajā sezonā. Ja, palabojot drusku man teikto par Mūrnieku, viņš spēlēja Mogo 23. un 24. gada sezonā, un tur viņš dabūja 15 punktus 18 spēlēs. Un kopš 24. un 25. gada sezonas viņš spēlēja ASV. Jā, šajās 27. un 28. gada sezonā viņš Bostonas koledžā NCAA. Vēl kas par Quebekas junioru līgu. Tieši par vēl vienu citu vārdsargu, Mikas Vecunaks atlaists no Quebekas junioru līgas komandas Režimenta. Šo sezonu ļoti maz spēlēja, tikai 6 spēles aizvadīja un statistika bija diezgan pabriesmīga. 85% atvairīt metienu, vidē 3,8 ielaistu vārti, no diezgan briesmīga statistika un līdzīga situācija kā Elvim. Treneris neuzticējās. Tāpēc arī šāds lēmums tika pieņemts pārtraukt vienošanos ar latviešu vārdsargu. Redzēsim, kur viņš nonāks tālāk. Kas tev sakāms par Vecvanagu? Jā, par Vecvanagu žēl, ka viņam tie U20 nesanāca. Arī nostiprināt to vietu vārtos. Un es domāju, ka no viņa var sanākt labs vārdsargs. Cerēsim, ka no tā NCAA latviešiem, kas mums ir, sanāks attīstīties. Jo jā, tiešām piekrītu tev, ka galvenais ir iegūt to uzticību, un te jau vispārējais sakārtojas, tā spēle ir uzlabojusi, jo vārdsargs sajūta to spēles ritmu, tad cerēsim, ka izdosies visiem, ne tikai Vecvanagam, ar Mūrnieku, ar Feldbergu, bet ar pārējiem. Kad tas ir labs, manuprāt, posms, kur attīstīties. Jā, tikko parunājam par diviem, kas tuvākajā nākotnē dosies uz NCAA, bet ir viens spēlētājs, kurš iepriekšējās 4 sezonās spēlēs NCAA, un pirms šīs sezonas devās uz Eiropu. Tas ir Raimonds Vitoļņš. Aizvadīja Trenčīnas Duklo 27 spēles, izcēlās ar 11 rezultatīvitātes punktiem, un nu viņš ir ticis atlaists. Man personīgi ir ļoti žēl, ka viņam neizdevās nostiprināties Slovākijas komandā, jo tā loma viņam galīgi nebija slikta. Viņš bija viens no tiem, kas spēlēja pietiekami daudz šajā komandā. Es ļoti ceru, ka viņam izdosies atrast darbu kādā augsta līmeņa līgā, piemēram, Mestisā. Un no Mestis jau var tālāk doties uz Somijas augstāko līgu. Viens piemērs pēdējos gados - Arturs Anžāns arī spēlēja Mestisā, parādīja sevi ļoti labi, un šobrīd jau spēlēja līgā diezgan stabili. No līgas, manuprāt, labs piemērs ir Alberts Šmits arī. Tad var tikt lielajā U20 ilsē, un tad iespējams ar lielajā. Tad cerēsim, kad sanāks. Šiem diviem spēlētājiem gan pilnīgi dažādas situācijas. Vītoņam 23 gadi jau, kā nekā.
Viņš jau ir savos tuvāk, tuvojas saviem labākajiem gadiem, teiksim tā. Kamēr Šmitam Ir tīri vecāks teorētikai par priekšā Šmitu. viņš ir ļoti jauns. Šmits vēl ir ļoti jauns, viņam visu var priekšā, visu karjeru. Kamēr Vitoņiem tieši šobrīd ir ļoti svarīgi atrast kādu komandu, kurā nostiprināties kādu līgu, kas ir pietiekami augsta līmeņa, un tad jau tālāk jāattīstās. Jā, tieši tā, piekrīt tev. Ir arī pāris skatītāju jautājumu. Sāksim ar pirmo jautājumu no Viļa. Vai U20 labāk braukt prom no, atvainojos, no Oskara? Vai U20 vecumā labāk braukt prom no Latvijas vai palikt Ohio līdz tiek uz Čehiju, Somiju un tā tālāk? Oskars uzdeva šādu jautājumu. Nu, kā tev šķiet, vai U20 vecuma hokejistiem labāk spēlēt Latvijā, kamēr viņi var tikt uz Čehiju, Somiju vai kādu citu augsta līmeņa līgu, vai tomēr labāk braukt prom jau diezgan agrā vecumā? Manuprāt, labāk braukt prom diezgan agrā vecumā, jo, ja ir iespēja, un ja tu esi talantīgs, tad, es domāju, labāk braukt spēlēt kā Šmitam. Nu, Šmits spēlē Eiropā, bet es domāju, labāk braukt uz labāku to NCAA nekā palikt Mogo. Labāku meistarību, un Latviešu līgā mums jau nav tā meistarība, un viss tik labi kā citā valstī, ārpus okeāna, otrā pusē, Ziemeļamerikā. NCAA gan ļoti grūti tikt ļoti agrā vecumā, kā tu minēji, bet pilnīgi noteikti tev piekrīt, ka labāk ir braukt prom jau agrā vecumā, nevis gaidīt piedāvājums no Čehijas, Somijas, kādām citām top līgām un līdz tam laikam spēlēt Latvijā, jo nu, es ļoti šaubos, ka tuvākajā laikā Latvijas hokeja līga būs kaut kādā līmenī, lai līgas spēlētājiem zvanīt no Čehijas vai citām top līgām un piedāvāt līgumus, jo šobrīd Latvijas līga pilnīgi noteikti nekotējās pārāk augstu, un tas līmenis Latvijas līgā nav pārāk augsts, būsim atklāti. Protams, šajā sezonā Jā, tas ir nedaudz augstāks nekā bija iepriekšējā sezonā, bet tas joprojām Latvijas līga nekotējās augstā līmenī. Labi, tuvākajā laikā Mogo aizvadīs spēles kontinentālajā kausā, bet ikdienā Mogo nespēlē, teiksim tā, pārāk augstā līmenī. Būsim atklāti. jā, tieši tā. Nākamais jautājums. Kur jāspēlē Kristaram Ansonam? Šis ir jautājums no Viļa. Sakarā ar to, ka Ansons aizvadīja ļoti labu U20 pasaules čempionātu, bija arī rezultatīvākais hokejs Latvijas izlases sastāvā. Kā tev šķiet, kur viņam būtu jāspēlē nākamajā sezonā? Es viņu gribētu redzēt kaut kur kādā Eiropas līgā. Ansonu varētu Somijā uzspēlēt te pašā kādā klubā. Meistarīga līga tā ir. Vai nu arī Čehijā varētu uzspēlēt. Es domāju, ka Eiropas līgas ir noteikti arī labs variants tiem jauniem talantiem, lai kļūtu kādreiz NHL. Ka nav tā, ka iebrauc obligāti uz ASV vai Kanādu. Es gribētu, lai Ansons nonāk vai nu Mestis, vai nu Dānijas hokeja līgā, jo, protams, Dānijas hokeja līgā šosezon ir nostiprinājies Jānis Fecers, jaunais talantīgais latviešu vārtsargs, kurš šosezon ļoti labi spēlē. Un ir pārņēmis pirmā vārtsarga lomu. Šajā podkāstā beidzot parunājam arī par citām tēmām, ne tikai par U20 pasaules čempionātu. Pieskārāmies skatītāju jautājumiem, apskatījām nedēļas lielākās ziņas, apskatījām Latvijas hokeja izlases sastāvu, izrunājām Elja Merzlikina situāciju. Un paldies visiem, kas noskatījās vai noklausījās šo trešo One Timer podkāstu epizodi, un tiekamies nākamajās reizēs. Tā! Jā, čau visiem!